Labrīt visiem šajā pirmsvētku piekdienā un prieks redzēt pazīstamas sejas, prieks redzēt jaunas sejas un kā mēs no rīta runājām, šodienas datumu uz mūsu uzmanību ir diezgan liels tāds uzmanības spiediens, jo tiešām šodien ir vairāki tādi interesanti pasākumi, kur mācību un personāla cilvēkiem gribētos būt. Prieks redzēt visus. Tad, kad Raivis Roksana mani aicināja, nāc padalies ar savu pieredzi, man likās, kas tāds, tādas parastās lietas ir tas, ko mēs darām. Bet šis angļu valodas mācīšanās pieredzes stāsts, iespējams, ka kādam no jums varētu noderēt. Un, kad es gatavoju šo prezentāciju, tieši šonedēļ ir iznācis šis Eiropas barometrs, kas mēra Eiropas pilsoņu angļu valodas prasmes. Un tad es mazliet pamainīju to koncepciju, kā es gribētu jums sākt par šo stāstīt, jo, kā izrādās, Latvijas pilsoņu angļu valodas zināšanu līmenis ir virs vidējā. Tātad, ja Eiropas pilsoņiem vidēji ir 50%, šis 50% iedzīvotājiem viņi vērtē kā labu šo angļu valodas zināšanas līmeni, tad Latvijas pilsoņi 55%. Tā kā virsraksti smuki, Latvijas pilsoņi vidēji labāk zina, augstāk vērtē savu angļu valodas prasmes. Es nepretendēju uz tāda pētījuma cienīgiem rezultātiem. Es varu padalīties ar to, kas ir manā pieredzē. Un es ikdienā strādāju daudz arī ar personāla atlasi un meklēju gan tehniskos talantus, gan pārdošanas talantus. Un tad tā mana statistiskā pieredze ir tāda, ka vai nu ir šīs ļoti labas, tātad talantiem, kurus mēs piesaistam, tātad neskatoties uz to, kas ir norādīts CV, šīs valodas prasmes ir tiešām virs vidējā un viņas ir labas vai pat izcilas, un tad ir uzreiz otrs grāvis, ka to valodas prasmi nav. Un, ko tas nozīmē personāla atlasē šobrīd starptautiskā uzņēmumā meklēt tehnisko prātu, kurš nevar sazināties angļu valodā. Tā ir ļoti liels trūkums un ļoti liels grūtības cilvēkam veikt savu darbu. Un, es mazliet varētu oponēt šim Latvijas pilsoņu vērtējumam. Un man ir viena metode, kā es to pārbaudu parasti atlasē. Jo CV ir norādīts viss kaut kas. Lielākoties, ja ir prasīta tā angļu valoda, tad šis līmenis parasti tiek norādīts vai nu tas ir centralizēto eksāmenu vērtējums, kurš ir iegūts, piemēram, pirms kādiem gadiem 12 vai 15, un labs ir ielikts, vai kāds tāds savs pašvērtējums. Bet pārslēdzoties tādā intervijā, vienkārši pārslēdzoties uz angļu valodu, bieži vien ir tā, ka cilvēks saka, nebūs. Nē. Šito izlaižam. Tāpēc es neprasu vairs, kāds ir jūsu angļu valodas līmenis, ar visiem BC un visiem, vienkārši pārslēdzamies uz sarunu. Un tas ir tāds siets. Un, ko tad mēs ar to visu esam darījuši, ko tad mēs ar to visu esam sasnieguši un kā tas ietekmē mūsu biznesa rezultātus. Un, kāpēc ir šis citāts angļu valodā? Es tiešām gribu akcentēt, kāpēc tā notiek, pieauguši cilvēki, kuri pat īstenībā ir vidusskolu beidzot centralizētajos eksāmenos, ir ieguvuši diezgan labu šo angļu valodas centralizēto eksāmenu certifikātu. 10 vai 12 gadus, mēs runājam bieži vien par 30 gadniekiem. Mēs nerunājam par
teiksim, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, ja, kuriem varētu nebūt šī valoda. Mēs bieži vien runājam par 30-gadniekiem, kur saka, nē, es pēc vidusskolas nekā neesmu vairāk darījis, jo šī ir tā situācija, ar ko cilvēki mūsu sabiedrībā ļoti bieži sastopās. Ja? Viņi ir gatavi runāt tikai perfekti vai nemaz. Ja? Un, cik man ir nācies saskarties ar cilvēkiem, kas ir native speakeri, latviski sakot, viņi nekad neapsmaida cilvēku, kurš cenšas runāt angļu valodā. Mūsu platuma grādos šis ir novērojums. Ja? Ka, viņam tur tie laiki, kas viņam tur tā pa izrunu. Ja? Un, jo tālāk tas cilvēks ir no skolas sola, jo vairāk viņš ir sastapies ar situācijām, ka es labāk nerunāšu. Ja? Ja? Google Translate, viņš var saprast, viņš var pārbaudīt, viņš pat varbūt vēl kaut ko uzraksta, ja? Bet runāšana ir tāds, jāsaka, bieži vien arī ar kaut kādiem jau psiholoģiskajiem aspektiem saistīts, ja? Jo tās traumas, tās situācijas ir bijušas. Tā kā, lai kā nu būtu, es aicinu vienmēr skatīties uz cilvēkiem, kas cenšas dažādās svešvalodās runāt. Tiešām tā arī skatīties ar viņiem ar tādu cieņu, jo viņš ir iemācījies, ja, vai viņš vismaz cenšas iemācīties svešvalodu. Nu, lūk, kāda tad ir tā mūsu pieredze un kā tas ir uzlabojis biznesa rezultātus uzņēmumā, kur es pārstāvu, Knauf. Es atbildu par personāla vadības risinājumiem un tādiem strateģiskajiem risinājumiem visā Baltijā. Tā ir gan Latvija, gan Lietuva, gan Igaunija. Protams, lielākais darbinieku skaits ir Latvijā, ja, un šeit arī var redzēt, kur mazliet vēlāk mēs pieskarsimies arī atšķirību arī valodu prasmē starp Baltijas valstīm. Un šis ir mūsu jaunais administratīvais korpus, ja, kā mēs te pauzītē runājām, ka ir nozares, kuras tā arī ir palikušas strādāt attālināti. Mēs, kā būvmateriālu ražošanas uzņēmums, Covid laikā sākām plānot jaunā biroja celtniecību, un tieši mēnesis un viena nedēļa, ja, kā mēs dzīvojam šajos jaunajos apstākļos, tā kā esat laipni gaidīti, apskatīties Baltijā Saurieši, Institūta iela 108, un esat laipni gaidīti apskatīties arī Baltijā lielāko tādu references objektu, kurā izmantoti Knauf būvmateriāli. Tā kā te bija. Lai nebūtu tā, ka iespējams, ka kāds vispār par Knaufu dzird pirmo reizi, ja, un arī tā var būt. Tad par Knaufu pasaules mērogu, Knaufa rūpnīcas ir vairāk kā 300 valstīs pasaulē, un pasaulē kopumā jau pēc 7 gadiem mēs svinēsim 100 gadu pieredzi. Tātad 1932. gads ir tas brīdis, kad 2 brāļi Vācijā nodibināja ģimenes uzņēmumu, un tā mēs arī šobrīd, gandrīz pēc 100 gadiem, strādājam un arī runājam par Knaufu kā par ģimenes uzņēmumu, nestoties uz to, ka Knaufu pasaulē strādā 42,000 darbinieku. Ja, tā ir vairāk uzņēmumu ģimene šobrīd, ja, bet ar šiem te principiem, kuros cilvēka drošība, cilvēka veselība, cilvēka attīstība, ilgtspējīga pēctecība mūsu uzņēmumā ir viena no galvenajām prioritātēm. Latvijā mēs esam mazliet vairāk par 200 darbiniekiem. Te var redzēt arī tādu sadalījumu, dzimumu, vecumu un arī tādu
šo te varbūt darba satura salīdzinājumu, ja tā tad diezgan loģiski, ka lielākā daļa mūsu darbinieku ir ražošanas darbinieki, ja tā tad, kuri strādā pie līnijas, kuri strādā tādu varbūt ne šo te biroja darbu, ja, bet arī mūsu ražošanas procesi ir gana sarežģīti, gana automatizēti, un valodas prasmes ir nepieciešamas gan laborantam, gan patiesībā tam pašam ražošanas operatoram, kura process ir ļoti standartizēts. Ja, arī viņam vajag arvien vairāk šīs svešvalodas zināšanas. Kopš jau mazliet vairāk kā 7 gadi Knaufs ir arī nodefinējis, ka angļu valoda ir šī starptautiskā valoda. Līdz šim tā bija vācu valoda. Ja? Tātad varat arī varbūt mazliet iedomāties to lauzienu, kādā mēs šobrīd atrodamies. Ja? Tātad lielākoties visi Eiropas uzņēmumi, Knauf uzņēmumi, kuri ir dibināti ap šo 94., 95., 96. gadu, visi ir vāciski runājuši, ja, šos gadus. Ja. Un šobrīd, ja, teiksim, pasaule mainās, un īpašnieki saka, mēs sākam runāt angļu valodā, tāds ir lēmums, un tad visas prezentācijas aiziet vāciski. Jā. Lūk, bet paliek arvien labāk, un tā ir nepārtraukta mācīšanās. Bet kur tad bija tā galvenā problēma, un ko mēs... Es nevarētu teikt, ka mēs esam šobrīd visu atrisinājuši. Bet to es arī varbūt vairāk pie secinājumiem izstāstīšu. Katru gadu mācību budžetā ir paredzēts vieta un laiks un resursi angļu valodas mācībām. Teiksim, kopš es esmu pievienojusies, jā, tātad tas ir paredzēts, ka mēs to daram. Mūsu pat koplīgumā ir mūsu kā darba devēja apņemšanās, jā, ka mēs apmaksājam angļu valodas stundas mūsu darbiniekiem. Un likās jau, ka viss ir baigi labi, ko mēs darām. Ja? Mums tādas nelielas grupiņas, darbinieki saka, man tur tas līmenis tāds un vai šitāds, ja tur parasti pasniedzēji atsūta kaut kādu to testu, ko pirms tam izpildīt. Un mums šķita, ka mēs sadalām pa tādām nelielām grupām. Tad 2 līdz 3 mēnešus, parasti tas ir 2-3 mēneši, varbūt kādreiz ir ilgāk, tās grupas, tā intensīvi mācās. Viņi saka, mēs tā riktīgi, mēs to gramatiku, mēs tos laikus un tās pamatformas, riktīgi mācās. Saku, kā iet? Baigi labā pasniedzēja šitā baigi labā pasniedzēja. Labi, viss ir kārtībā. Šīs mācības beidzās intensīvās, ja, un vēl joprojām mums nav cilvēku, kas varētu piedalīties. Vien un tie paši cilvēki, kas jau zina šo te valodu, viņi ir kaut kur vēl bišķi uzspodrinājuši. Ja? Tie, kas šo valodu neprata, skaidrs, ka viņi nevar ne 2, ne 3, ne 5 mēnešos nevar to apgūt. Jo kas ir šādu te arī mazu grupu, varbūt tādi mīnusi, lielāks tas fokus ir tomēr uz šo te mācību procesu. Jā, tagad tagadne, tagad pagātne, tagad tas, ja, vairāk uz šo te mācību procesu, kas tajā posmā ir jāizdara, mazāk uz šo te katra dalībnieka individuālo progresu. Un jūs jau ziniet, ka grupās jau ļoti labi var noslēpties. Ja? Un tas arī bieži vien notika, jo tomēr tās grupā esošo dalībnieku valodas zināšanu līmenis bija ļoti tomēr neviendabīgs. Un tad tas cilvēks, kurš jau tāpat ir samulsis par to, ka viņam nesanāk, viņš kaut kādā veidā ir nokļuvis grupā, kurā ir viens
riktīgs spīdeklis, kurš ir atnācis jau trenēt savu biznesu Englišu, un viņš saprot, tad nē. Tā kā es tur vēl tos vārdiņus, tur to gramatiku, un atkal mēs viņu nedabūjam uz to runāšanu, jo viņš atkal salīdzina kaut kur. Praktiski šis, ražošanas darbiniekiem, kuriem ir maiņu darbs, kuriem ir savādāk šī darba specifika, praktiski neiespējami bija atrast piemērotu laiku, lai viņi varētu mācīties. Ja? Viņi bieži vien izlaida šīs stundas, tad nevarēja iekļauties, jo teiksim, tādam ražošanas operatoram angļu valoda otrdienā 3:00, piemēram, vienā otrdienā dara, citā pilnīgi nedara. Šie bija tie galvenie tādi klupšanas akmeņi, ko analizējot šo procesu, mēs arī sapratām. Iztrūka arī tāda progresa mērījuma, gan mums kā uzņēmumam saprast, kas tad ir, tā kā mēs atvēlam līdzekļus, atvēlam laiku, darbinieki to dara darba laikā, bet tā atslēga ir tajā, ka mēs kampaņveidīgi intensīvi to izdarījām, un tad atkal iztrūka šis te kontinuitāte šim te procesam, ka tas mācību process turpinās. Tāda bija šī te, teiksim, ja mēs skatāmies kā galvenā problēma. Un mēs skatījāmies, ko darīt savādāk, jo vajadzība pēc šiem te angliski runājošiem speciālistiem palika arvien vairāk. Mēs kā Knaufs esam Austrumeiropas reģionā viens no uzņēmumiem, tātad komunikācija arī reģionu līmenī notiek tikai angļu valodā. Un tas spiediens un vajadzība palika arvien lielāka, un pēc dažādu risinājumu meklējuma mēs arī nonācām pie individualizētas, personalizētas pieejas angļu valodas mācībām. Tas pati tā projekta norise, atšķirībā no tā, kā es iepriekš stāstīju, no kampaņveidīga pārgāja uz tādu mācību gadu, ar mācību gada sākumu un ar mācību gada beigām, ar testa sākumu mācību sākumā, ar kontroles testiem mācību laikā, ar tādu savu veidu eksāmenu, pabeidzot šo gadu. Un mēs priekš sevis nostādījām tādu konkrētu mērķi, ka teiksim, tie dalībnieki, kas piedalījās šajā angļu valodas mācībās, ka mēs no tā A2 tomēr spējam aizvirzīties uz šo te B1, B2 līmeni, kas ir liels solis, un liels darbs ir jāiegulda, bet ka mēs tiecamies uz to, ka tie B līmenī spējīgi runāt darbinieki šī te gada laikā, mēs spējam nodrošināt šo. Te mazliet arī tāda statistika. Es par pašu platformu mazliet varbūt sīkāk izstāstīšu, bet es uzreiz saku, man nav nekāda sakara ar šo platformu. Tā ir vienkārši platforma. Man viņi nekā nemaksā par to, ka es par viņiem stāstu. Un tā var būt arī jebkurš cits risinājums. Man vairāk šie principi ir svarīgi. Tā kā tik ļoti varbūt arī nefokusēsimies uz šo te pašu platformu. Tas bija daudz lielāks mācību budžets angļu valodai, nekā mēs iepriekš bijām veltījuši. Es gribētu teikt, ka 2 reizes lielāks, bet tiešām atlasītiem dalībniekiem, kuriem ir gan pašmotivācija, gan viņi ir spējīgi pašvadīti mācīties, un tiešām, ka tā motivācija
pilnveidot šo angļu valodu ir nevis personāla vadības kaut kādu funkciju sarakstā, bet ka tā vēlme ir pašiem darbiniekiem. Ja? Jo šī te pašmotivācija, kā es arī vēlāk pie secinājumiem izstāstīšu, viņi bija ļoti, ļoti nozīmīgi pašā mācību procesā. Gan vēl atsevišķs tāds komunikācijas kanāls un arī tāds lietotāju atbalsta kanāls mums bija izveidots, kurā mēs runājām arī tikai angļu valodā. Ja? Jo jautājumos par angļu valodas mācībām mēs vienojāmies, ka jautājumus uzdod angliski, ja? Un es atbildu angliski. Ja? Mēs nerunājām vairs par šiem jautājumiem latviešu valodā. Ja? Tā kā tas lietotāju atbalsts. To pašu procesu es varētu tādās septiņās fāzēs sadalīt. Varbūt netik ļoti daudz par katru no tām. Vienkārši varbūt tādam ieskatam, ja, ka tas nenotiek tā uzreiz vienā dienā, ka tas ir arī gana liels tāds sagatavošanās process. Oksana, tu man saki, kā ir ar laiku, ja es... 10:46. Labi. Kaut kādu karodziņu. Tad, kad mēs jau bijām izvēlējušies, ka mēs strādāsim ar platformu, kurā ir tūkstošiem angļu valodas pasniedzēju no visas pasaules, mēs nodefinējām, tātad projekta mērķis bija skaidrs, mēs gribam no punkta A, tādā tiešā vārda nozīmē līdz punktam B gribam nokļūt, bet mēs arī nodefinējām šīs te kritērijus, kā mēs atlasīsim tos pasniedzējus. Ja? Jo tur tiešām ir simtiem tūkstošu pasniedzēju angļu valodā un arī citās valodās. Mēs atlasījām pasniedzējus, kuriem ir arī, teiksim, kaut kāda daļa no viņu profesionālās tādas jomas ir arī saistīta ar tādu personības izaugsmi, ja, ar tādu personīgo attīstību. Tātad ne tikai vārdiņi, pamatformas un laiki, ja, bet arī iedot tādu papildus vērtību arī par šo te sevis attīstīšanu. Un no tādām darbinieku atsaucēm es zinu, ka pat ar daudziem pasniedzējiem patiešām tās sarunas pat ir tādas ļoti dziļas un ļoti tādas arī personīgi nozīmīgas ir bijušas. Ja? Jo tie bieži vien bija arī teiksim, vai coachi vai kaut kāda cita veida konsultanti vai personāla vadītāji, tiešām, kuri to pieauguša cilvēka attīstības fāzes grūtības tiešām pazina ļoti labi. Ja, tātad izveidojām tādu sarakstu, lai ir vieglāk atlasīt. Jā, tiešām ļoti daudz pūļu un enerģijas tika veltīts šim te ievada apmācībām. Ja. Atkal digitālās prasmes. Ja, jo šī te angļu valodas mācīšanās notiek digitālajā platformā, digitālajā klasē, digitālie mācību materiāli, ļoti daudz digitālo lietu. Ja. Dažiem no mācību dalībniekiem tas bija pārāk liels izaicinājums, ja, bet caur šo tad arī viņi ieraudzīja papildus ieguvumu, ka mācīties angļu valodu tas ir fun, tas ir forši. Izrādās, es vēl digitālās prasmes attīstu. Ja. Es taču nezināju, ka tas strādā šādi, ja, jo beidzot viņš vai viņa ierauga, ka arī mācību procesā digitālās prasmes ir ļoti, ļoti nepieciešamas. Tad, kā es teicu, notestējām, lai nav tā, ka mēs būtu ielikuši milzīgā okeānā un saprotot, ka mēs nemākam izpeldēt no tā visa. Ja. Mēs izvēlējāmies ar dažādām digitālajām prasmēm un dažādām arī angļu valodas prasmēm cilvēkus, kas arī notestē šo platformu, šo
šo tādu tehnisko risinājumu, pasniedzēju atlasi, un tikai tad sākām gatavot arī visus pārējos. Jā, nu lūk, un tas, kas ir jārēķinās, ka sākumā tas atbalsts ir nepieciešams intensīvāks, ja, jo tas valodas līmenis ir, teiksim, vājāks, jo tas atbalsts ir vajadzīgs vairāk. Ja mēs runājam, kad ir jau students vai dalībnieks, kurš jau ir kaut kur starp B1 un B2, ja, viņš jau pats spēja ļoti daudz, kur intuitīvi tikt galā. Jo tas valodas līmenis vājāks, ja, tā tad kaut ko nesapratu, kaut kur nevaru tikt līdzi, ja, un tad tas, teiksim, tas admina uzdevums atbalstīt ļoti nozīmīgs. Jā, ļoti ērti sekot līdzi progresam, jo šajā programmā, atšķirībā no visiem citiem valodu kursiem, kurus mēs iepriekš organizējām, mēs ielikām nosacījumu, ka uzsākt var tikai ar šo te placement testa aizpildīšanu. Ja? Tā tad nevis es pats saku, ka man tur ir laikam B1, ja? vai tāds so, bet tā tad ļoti konkrēti visiem vienādi šie te placement testi, kas ir jāizpilda. Un tas bija viens no atslēgas punktiem, ka mēs šo te progresu visu laiku mērījām, ja? Un tad cilvēks ierauga, es no tā punkta, kur es biju sākumā, ja? Man likās, ka nav tā progresa, ja? Un tad pēc 3 mēnešiem ir pirmais progresa tests, un tad ir kaut kādi vēl testi, ko dalībnieki izvēlās brīvprātīgi, un viņš skatās, riktīgi labi, ja? Es neesmu varbūt vēl pie tā gala mērķa, bet es redzu mini progresu, un tas ir tas, kas ir pieaugušajiem vajadzīgs, ja? Viņi nevar bezgalīgi mācīties, tāpēc, ka tur mamma teica, vai šitas ir, vai vadītājs teica, ja? Viņiem vajag šo te mini progresu, lai šo te motivāciju varētu uzturēt. Jā, nu tā tad platforma, kura man nemaksā. Jā, tā tad šī bija mūsu izvēle. Princips ir līdzīgi. Nu, man dažreiz darbinieki saka, tas tā kā Tinderis. Ja? Apmēram tā kā Tinderis vai tā kā Bolts kaut kādā mērā. Tā doma ir, tātad mēs, kā es minēju, mēs atlasījām šo te sarakstu ar ieteicamajiem pasniedzējiem, un tad es kā dalībnieks atveru šo long listu, kas viss ir digitāli, un es varu izlasīt par šo pasniedzēju. Tur ir bilde, tur ir video. Es pastos video, kā viņš runā. Kaut kāds baigais tāds Latīņa Amerikas akcents. Nē, šis man nepatīk. Ja? Šitam baigais kaut kāds britu akcents. Ja? Es pirms uzsākt sadarbību uz veselu gadu, es varēju šādi te inkognito paskatīties jau. Ja? Un tad tas sākums ir ar iepazīšanās nodarbību, kur notiek tāds tas pirmais randiņš savā ziņā. Ja? Tā iepazīšanās nodarbība var būt īsāka, bet bieži vien viņai arī bija šis te pilnais stundas garums. Un tad pasniedzējs parasti nodemonstrēja, kādas tad būs tās metodes. Protams, izzinot vispirms studenta mērķus, ja? Tātad papildus tam, ko mēs jau esam nodefinējuši. Katrs no darbiniekiem jau arī saka, man bišķi par tām finansēm bišķi vairāk vajadzētu, ja? Vai te kaut kas vairāk, man ikdiena tajā ražošanā par man tā tehniskā valoda vairāk interesē, ja? Un katrs no viņiem varēja atrast šo te mazo šķautni, kā viņš var uzreiz, ja, teiksim, ar pasniedzēju izrunāt par kaut kādām tehniskajām niansēm, ja, un viņš nākamajā sapulcē jau labāk jūtās, labāk komunicē jau par šo, labāk saprot. Jā, un tad, ja šī te pirmā nodarbība ir studentam, jeb dalībniekam ir patikusi, ja, tad jau notiek tālāk šī nodarbību rezervēšana un darbs jau var sākties. Ja? Bija situācijas, ja, kad vairākas šīs iepazīšanās nodarbības bija un teiksim, tas
tā pasniedzēja izvēle, tā ir savā ziņā arī tāds, latviski sakot, ownerships, viņš pats ir izvēlējies, viņš pats ir izvēlējies, ar ko viņš strādās. Tad, ja kādu ir ieinteresējis, tāds vienkārši īsts kopsavilkums, kas tad ir tas, kas ir Priply, tā ir, starp citu, Ukrainas uzņēmēju izveidota platforma, kuri šobrīd globālās situācijas dēļ viņi bāzējas, ja nemaldos, Spānijā, bet var pasakot arī LinkedInā līdzi tam, kā viņi attīstās. Un šis bija tāds papildus vēl tāds emocionālais fons, ka, teiksim, mūsu key account menedžeris ir Jevgenijs, Ukrainis, ar kuru es sazinos. Un tā atkal ir tāda pieredze, kur iespējams, ka mēs tādā veidā varam arī atbalstīt un mācīties. Tā. Mazliet par šo te metodoloģiju, kas arī bija viens no tādiem izvēles faktoriem, jo ņemot vērā to viņu pieredzi, to, kā viņi jau ir izstrādājuši šos te mācību plānus, testus un mājas darbus. Tad šeit man kā personāla vadītājam, kurš ir atbildīgs par šīs te kompetences attīstīšanu, budžetu un vispār saprast, kā mēs varētu līdz šim te nonākt, tad šīs te metodas izstrādātāji viņi parāda, un šis ir arī dalībniekam diezgan skaidrs. Tātad, ja es atrodos tajā A1 punktā, cik daudz darba stundas man būs nepieciešams, lai es nokļūtu tajā nākamajā līmenī. Pašus testus veicot, ir vēl arī tādi apakšlīmeņi, piemēram, tur A2.1, A2.3, kad to tiešām arī tādu mikroprogresu var novērtēt. Bet tātad apmēram tik daudz darba stundas, tātad klātienes stundas, mājas darbi, runāšana, klausīšanās, tieši tik daudz darba un tik daudz laika vajadzēs ieguldīt, lai šo līmeni varētu sasniegt. Jā. Tā doma, tās stundas kā no A2 uz B1 vai no A0 līdz B1, piemēram? Mums bija daži, kas sāka arī ar A0. Man likās, ka A0 pie situācijas, ka mums visiem ir angļu valoda ikdienā, telefonos, dažādās banku sistēmās, dažādās programmās, ka A0 tā kā īsti nav, bet tomēr ir, jā. Tā kā. Es domāju, vairāk tās norādītās stundas jums ir domātas, cik 160 stundas vajadzēs no B1 uz B2 vai no principā no Tas ir no apakšas, no tā A0, ja mēs skatāmies. Un mums bija tomēr, kuri kaut vai teiksim, tiešām mans pieņēmums bija, ka tomēr, ja mēs ar saviem iPhone'iem, vai kādiem citiem vietāluņiem tur kaut kā nebūtu tiekam galā, tad diez vai ir tas 0, bet un jāsaka, ka ar tik vāju angļu valodas līmeni mūsu secinājums bija tāds, ka šis arī varētu nebūt pats piemērotākais risinājums, jo tomēr tā spēja saprasties, viņa ir ļoti, ļoti vāja, un tas atkal ietekmē to motivāciju. Tā. Lūk, un tad kādi tad bija tie rezultāti pēc šī pirmā mācību gada, pēc šiem 12 mēnešiem? Tas mūsu modelis bija tā, ka ir šis konkrētais budžets katrā mēnesī tiek piešķirts darbiniekam, ja kāds zaudē interesi vai neizmanto, vai saka, nē, šis nebūs man piemērots, tad man kā administratoram ir ļoti viegli pievienot jaunu dalībnieku, pārlikt budžetus no viena dalībnieka uz otru. Bija dalībnieki, kuri bija daudz, varbūt,
daudz aktīvāki nekā mēs bijām piešķīruši budžetu, ja, tad es varēju pārdalīt, nu, teiksim, aktīvāko mudināt būt vēl aktīvākam, ja, un tam, kurš varbūt saka, nē, nu, šis nav mans, ja, tad arī kā jūs redzat, nu, 7 dalībnieki no šīs te grupas dažādu iemeslu pēc, jā, nu, teiksim, atteicās, izstājās, ja, kaut gan bija, nu, sākumā tā onboarding, tā programma bija tiešām, lai mēs novienotos, ka, jā, šī ir atbildība, ko jūs uzņematies, ka jūs mācīsieties. 7, tie iemesli bija dažādi. Viens, kā es teicu, tas valodas līmenis bija tiešām pārāk zems, lai varētu šajā platformā mācīties. Vieni saprata, jā, ka ir tomēr forši, ka es katru gadu uzrakstu darba sniegumu pārunās, ka es gribētu mācīties angļu valodu, bet šeit jau ir reāli jāmācās. Ja? Šeit jau tās 96 stundas kaut kur ir jāatrod. Ja? Šī platformas iespējas ir tik brīnišķīgas. Es varu to darīt darba laikā, es varu to darīt brīvdienās, es varu to darīt agri no rīta, es varu darīt to vakarā, ja? Arī skatoties, piemēram, nu, kad mans prāts ir gatavs runāt angliski. Ja? Bet izrādās, pat tad ir ļoti grūti atrast šo laiku. Ja? Tātad 7 mēs pazaudējām pa ceļam. Dažiem no tiem 7 piemeklējām citus risinājumus, ja? Bet nu, tas arī bija tāds atklājums, ja? Nu, ka viens ir prasīt, ka lūdzu nodrošiniet man angļu valodas mācības, un tādās grupās viņš būtu ļoti forši iekļāvies. Ja? Īsāka darba diena, vēl te var kaut ko, varbūt kaut ko arī iemācās, ja? Bet, nu, kā redzams, progresu mēs tādā veidā nebijām sasnieguši. Jā. Jā, mēs ļāvām to darīt darba laikā, un mēs arī tā mūsu mācību tāda politika paredz, ka mēs apmaksājam šo darba laiku, ko darbinieks pavada mācībās. Vai tā ir angļu valoda, vai tā ir, nezinu, piemēram, jebkuras citas mācības, ja, tad tas ir apmaksātais darba laiks. Arī ražošanas darbinieki, jā, viņi tur, nu, man labāk tas rīts, ja, piemēram, tur pirms maiņas, ja, vai, piemēram, tur kaut kādā veidā organizēja, ka to, teiksim, maiņas vidū, ja, teiksim, un tas, kas ir tas labākais, ka tam darbiniekam ir iespēja to darīt, jo, ja man ir grupa otrdienā 3, ja, tad tās iespējas ir ļoti ierobežotas. Šeit viņi varēja ļoti, ļoti elastīgi ar to plānot. Mājas darbs pildīt brīvajā. Jā, nu mājas darbi, tāpēc viņi ir mājas darbi, jā, ka viņus lielākoties. Jā. Man interesē vispār jums ir kaut kādi noteikumi par aptuveno laiku, kas tiek paredzēts darbiniekiem mācībā, kas ir apmaksāts līdz kaut kādam stundu skaitam mēnesī. Nav reglamentēts, ja, bet tas izriet, parasti tas izriet, ja, no tā darba satura, ja, kas ir šīs te kaut kādas, nu, ar noteikumiem vai normatīviem aktiem regulētās mācības, ja, vai teiksim, tādas kompānijas iekšēji organizētās mācības. Ja. Mēs neesam nodefinējuši šo te daudzumu, ja, bet tas princips, ko vienmēr mēs pieejam, ja, ka tas ir apmaksāts darba laiks. Ja. Tā tad, lai, teiksim, ražošanas... Jā, nu, droši vien, ka tās būs ļoti patīkamas problēmas, ja mēs līdz tam nonāksim, ja, ka to mācību un interesi par mācībām ir tik daudz, ka mums jāsāk tas ir ierobežot. Pagaidām man vairāk ir tā jāpastumj, mums ir šādas te mācības, jā, tas ir jūsu darba laikā, jā, lūdzu izmantojiet. Jā. Jā. Vadītāji ir ļoti atbalstoši, jo es arī pie secinājumiem izstāstīšu, kas ir tie mūsu ieguvumi, un tie ir arī tādi labie piemēri, ar ko mēs dalāmies. Ja, piemēram,
divi maiņas meistari, viņiem bija ļoti konkrēta motivācija šajā programmā. Ja? Jo, principā, savu darbu viņi var darīt arī bez tās angļu valodas. Bet bija uzdevums no diviem ražošanas meistariem no mūsu rūpnīcas doties uz rūpnīcu Gruzijā, savā ziņā pieredzes apmaiņas braucienā, bet arī ar tādu savu ekspertīzi, kā teiksim, pilnveidot to ražošanas līniju. Ja? Un tur ir jau nevis rūpnīcas direktors brauc vai ražošanas vadītājs, bet konkrēti šie maiņu meistari, kuri palīdz apmācīt arī Gruzijas rūpnīcā šos darbiniekus. Vajag angļu valodu. Ja? Ticiet vai ne, arī Gruzijā vajag angļu valodu šobrīd. Un viņiem bija ļoti liela motivācija šo te darīt, un viņi tā kā aizbrauca uz to Gruziju. Viņi aizbrauca, pretējā gadījumā šī iespēja viņiem noteikti nebūtu, ja, to darīt. Un šie pieredzes apmaiņas braucieni jau ir, tas bija arī darbs un intensīvs darbs, bet tas bija tomēr arī ar visu Gruzijas viesmīlību, ar jaunu kolēģu iepazīšanu, ja, jaunas varbūt valsts apmeklējumu. Ja. Tā bija varen laba motivācija, ja, un tiešām es redzēju, cik viņi intensīvi izmantoja un mācījās un nāca tur konsultēties. Un, viņi tika tik tālu, lai varētu komunicēt un aizbraukt. Ja. Protams, ka tas valodas līmenis tur bija ļoti vienkāršs, ja, ar primitīvām varbūt frāzēm un teikumiem, bet viņi sagatavojās tam, lai viņi varētu aizbraukt. Tā kā līdz ar to vadītāju atbalsts vitāli svarīgs šeit ir, ja, visa līmeņa vadītāju atbalsts. Par administratīvo pusi jūs teicāt, ka tas budžets palielinājās neplānots. Paskatījot to platformu, tikko tur tā, ka to tutoru var izvēlēties no 3 līdz 50 eiro. Jums bija tāda vienošanās ar izstrādātājiem, kas būs tā cena tutoram? Jā, mums bija. Okay, un kas notiek, ja tas tutors? Tad citu jūs piedāvājat? Jā. Strādāt, man viņš neapvienot. Šajā pirmajā gadā tas princips bija tāds, ka mēs iedodam budžetu studentam, ja, un viņš tā budžeta ietvaros skatās, Katrīnas stunda maksā 30 eiro, te ir kaut kāds Maikls pa 70 eiro, ja, tātad viņš to savu mēneša budžetu sadala vai nu lētākās stundās, vai nu mazāks skaits stundu, bet dārgāks. Tur bija savas ēnas puses, jo cilvēki sāka pievērst uzmanību tām cenām. Šis lēts, droši vien nav tik labs, ja, bet varbūt viņš atrodas tādā tirgu, kurā tā maksa par stundu ir ļoti adekvāta. Šis baigi dārgs, es šito neņemšu, ja, man tur nesanāks. Ja. Tad šobrīd mēs esam pārgājuši uz sistēmu, ka darbiniekam ir 4 mācību stundas mēnesī. Ja. Viņš neredz cenu, cik viņš maksā, bet izvēlies jebkuru no šiem, ja, 4 stundas. Tikai dzīvē, jā. Mākslīgā intelekta radīti testi, uzdevumi un tādas lietas ir, bet mācīšanās ir, ekrāns mūs šķir mazliet, bet tās ir tikai face-to-face mācības. Lūk, 26 dalībnieki no šiem 55, kuri sāka, tika līdz tam B2 līmenim. Ja? Mēs šī gada noslēgumā, tātad bija šis tests, bija atsevišķi vēl feedbacki no pašiem pasniedzējiem. Tā kā saliekot šo visu kopā, es teiktu, ka šis ir vērā ņemams rezultāts. Tātad mums ir 26 darbinieki vairāk, kuri var runāt šajā angļu valodas līmenī. Daudzi no viņiem saka, man tagad viss tik brīvi, es vairāk šito neturpinu, ja? Man viss labi tagad ir, jo kas notiek aiz tā, ka viņi brīvi jūtās runājot, viņi daudz kur vairāk iesaistās, un viņu ikdienā, viņi tās stundas, ko viņi iepriekš pavadīja ar pasniedzēju, ja viņi šobrīd piedalās reālās savu funkciju
vadītāju sapulcēs, viņi piedalās reģionālajās sapulcēs, ja? Viņi šīs zināšanas pielieto un tādā veidā arī uztur. Daļa no viņiem teica, jā, tas rezultāts ir labs, bet es gribu uzturēt, es turpinu, es ļoti labprāt gribētu turpināt. Tā kā, jā. Ir 2 mums, kuri ir tikuši arī uz šo te C līmeni, ja, kas ir tiešām milzīgs progress, un tur gan jāsaka, šie cilvēki viņi bija ļoti daudz enerģijas, bija tajā ieguldījuši, un tajā laikā bija iespējams arī piepirkt stundas klāt pašiem. Ja, tātad es ar savu karti varēju nopirkt klāt, piemēram, tām 4 vai 6 stundām, kas man sanāk par to mani piešķirto budžetu, es varu piepirkt pie tā paša pasniedzēja pats par savu naudu. Un tiešām bija cilvēki, kuri saskatīja tajā jēgu un vērtību, lai dabūtu šo te progresu. Tā kā jā, mums ir arī tāds mazliet virs mūsu mērķa arī šis te sasniegums. Bet tas, kas ir skaidrs, tie, kas bija aktīvi, kas mācījās, ja, tātad tas progress bija pilnīgi visiem. Jā, 7 tātad pazaudējām, bet pa ceļam tomēr tie, kas teica, nē, man šis nebūs piemērots, ja, meklējām dažādus risinājumus. Un ir, jāsaka, kad meklē, tad atrod, un ir arī Latvijā spēcīgi un savas metodas izstrādājuši gan valodu kauči, gan individuālie pasniedzēji, kuri strādā ar ļoti, ļoti kvalitatīvām metodēm, ar mērķi tiešām panākt, lai tas cilvēks runā. Un tas galvenais, ka ir mums šobrīd tie speciālisti, kas var piedalīties šajās starptautiskajās vai reģionālajās dažādās projektu komandās, un tad šovasar man tādai klases audzinātājai bieži vien bija tā sajūta, ka viņš runā, ja. Teica, ka nerunās, pagājušajā gadā teica, ka nerunās, un es redzu, ka viņš runā, ja, un tāds tas. Tā kā tāds ir tas mūsu rezultāts. Jāgatavojās tam, ka šis ir tiešām maratons, ja? Šis nebūs ātri. Un, kā jau es minēju, šī te angļu valodas apguve ļoti daudzas citas prasmes tiešā vai netiešā veidā attīsta. Ja? Gan šīs te elementārās digitālās prasmes orientēties šajos digitālajos dokumentos, ja? Kuram varbūt līdz šim pat nav bijusi vajadzība vai nav bijusi interese ar to tikt galā. Ja? Tā kā tas noteikti tā ir. Ja? Un arī dažādas šīs te platformas, ko mēs ieviešam, ja? Skaidrs, ka cilvēkiem ir daudz vieglāk. Ja? Gan grāmatvedības sistēmās, gan visās pārējās, ko mēs ieviešam, ir tur tā angļu valoda, kas ir nepieciešama. Šī pieeja tiešām ir ļoti laba cilvēkiem, kuri saprot, kāpēc viņam to vajag, ka viņam ir augsts šis gan pašmotivācijas līmenis, gan tiešām šī te pašvadīšanās prasme un pašmācīšanās prasme, ka viņi ir gatavi tam. Ja? Jo šeit tā mana kontrole tajā ir, teiksim, atgādināt, Klau, tev te budžets ir iestāvējies, iekrājies, ja? Bet, teiksim, ka cilvēki ir pašvadīti šajā visā procesā. Jā, protams, ir arī kaut kādi mīnusi tajā visā. Jā, labi, tad par daudz ko jau arī, man liekas, es jau slaidos izstāstīju, ja tā tad ne visiem der. Pasniedzēja izvēle mēdz notikt arī ka tas ir laikietilpīgāk. Un arī kaut kādi pārpratumi ar laika zonām vai ceļojot, tādi
digitālās vides pārpratumi ir diezgan bieži. Ja tāds, ja, teiksim, aizbraucu komandējumā uz Poliju, slēdzos tur pēc sava laika, ja, bet izrādās jau tur tādi pārpratumi dažādi. Jā. Kā arī minēju, A0 līmenī tiešām ļoti ierobežotas iespējas mācīties platformā ir, starp citu, mācību videi iespēja. Ir vairāki pasniedzēji no Latvijas. Ja, tātad cilvēks var runāt arī to, ko viņš nesaprot latviešu valodā, bet, man liekas, bija kaut kur 5 vai ne vairāk. Tā kā lūdzu, tie, kas saredz sevi iespējas, varbūt var arī izmantot. Jā, to jau es arī tos mūsu biznesa rezultātus jau nokomentēju. 3 tādas galvenās lietas, atskaitot to, ka mums ir pat 26 darbiniekiem vairāk, kuri var runāt angļu valodā, un tiešām tā ir arī ļoti liela darbinieku iesaiste. Ja, jo viņam ir daudz izvēles brīvības, viņam ir daudz pašam atbildības par savu mācīšanās procesu. Ja. Tur ļoti liela korelācija arī ar darbinieku iesaistes rādītājiem. Un, jā, tā vide, kurā mācīšanās ir vērtība, jā, tā ir, kā es saku, tā ir jāuzdizainē, ja, kurā šīs te mācīšanās ir vērtība, ja, lai nav tāds ākal mums tur ir mācības. Ja, un tas ir tas, ko mēs arī mazliet radījām, ka vietu skaits ir ierobežots. Nav tā, ka šis ir bezgalīgi, visiem ir iespējams. Ja, tad vietu skaits ir ierobežots un jā, tāds mazliet arī tā kā, jā, vajag arī pacīnīties par to savu vietu. Labi, man liekas, ka es jau esmu visu savu laiku izrunājis, bet arī kaut kādiem jautājumiem mēs izgājām cauri. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, viena no manām mīļākajām platformām LinkedIn, kurā var veidot labus kontaktus, un ja rodas kādi jautājumi, var droši rakstīt.